Nu, tātad mani sauc Rasa. Es esmu vispār oriģināli no Salaspils. Skolā mācījos Rīgā, Liepāja gan ir mana bērnības pilsēta, man te dzīvo vecvecāki, tāpēc man mīļa pilsēta no laika gala. Pabeidzu universitāti un tad arī izlēmu, ir tas laiks pienācis. Kaut kā viss ļoti labi sakrit arī ar iestudējumu teātrī, un tad es pārvācos uz Liepāju. Tas bija pirms gadiem 3. It kā nesen, bet tā kā man te vecvecāki, tad man liekas, ka te jau viss notiek jau mūžību. Pēc profesijas es esmu dramaturģe. Pamatā rakstu lugas, bet ir pagadījies arī parakstīt scenārijus pasākumiem vienai spēļu filmai un uzrakstīt vienu bērnu grāmatu un vēl palasīt lekcijas par dramaturģiju un rakstīšanu, rakstniecību kā tādu. Jā, rakstu arī Liepājas teātrim un Goda teātrim gal galā. Ja es esmu šeit, tad jau jāizmanto tas, kas šeit ir, un viņiem attiecīgi jāizmanto mani. Liepājas teātris ir tāds mazs, drosmīgs cinītis, kurš gāž lielus vezumus. Mīļākās vietas Liepājā? Protams, mājas, Liepājas teātris, darbnīca, tagad arī hot potato ļoti patīk. Pludmale, BB veika parkam, tur tās kāpes, tur, kur ir tas priedītis smukās, kur var sēdēt, tur tajās kāpās tik patīk. Tad man patīk Karostā, tur, kur ir tagad, kā saucās, rietumu krasts vai tā mazā kafejnīciņa, bet man tur patīk arī pirms tur bija mazā kafejnīciņa. Parks, Jūrmals, īstenībā visi parki, kas Liepājā ir. To spilgto notikumu vispār Liepājā jau vairs vispār netrūkst. Tagad būs video no dramaturģes Rasas Bugavičutas pēces lugas Tēvs klusums. Rasas Bugavičutas pēces luga Tēvs klusums ir emocionāli piesātināts un personiski iedvesmots darbs, kas 2024. gada 13. aprīlī piedzīvoja pirmizrādi Liepājas teātrī režisora Valtera Sīļa vadībā. Izrāde, kas žanriski apzīmēta kā koncerts un balle, apvieno teātra mākslu ar kormūziku, radot daudzslāņainu stāstu par meitas un tēva attiecībām, klusumu un ilgu pēc atzīšanas. Lugas centrā ir Maija, kura negaidīti saņem ielūgumu uz sava tēva, sabiedrībā atzīta kordiriģenta, jubilejas koncertu. Neskatoties uz to, ka tēvs viņas dzīvē nav bijis klātesošs, Maija nolemj apmeklēt pasākumu, lai rastu atbildes uz sen krājušiem jautājumiem. Kāpēc viņu ceļi nav krustojušies, vai viņai ir kas pārmantojies no tēva, un vai viņš beidzot publiski atzīs, ka Maija ir viņa meita. Izrāde risina tēmas par ģimenes attiecībām, identitāti un klusuma nozīmi cilvēku dzīvēs. Maijas iekšējie monologi un dialogi ar koristiem atklāja viņas emocionālo ceļojumu, cenšoties saprast savu vietu tēva dzīvē un sabiedrībā. Izrāde guvusi pozitīvas atsauksmes no kritiķiem, īpaši izceļot aktieru sniegumu un emocionālo dziļumu. Tēva un Maijas satikšanās scēna tiek uzsvērta kā izrādes kulminācija, kurā Ģirds Krūmiņš un Agnese Jēkabsone demonstrē augstvērtīgu aktierspēli. Luga Tēvs klusums nominēta 2023. gadā Spēlmaņu nakts balvai kategorijā, gada jaundarbs dramaturģijā, kur beigās arī uzvarēja apliecinot tās nozīmīgumu Latvijas teātra ainavā. Luga balstīta uz Rasas Bugavičutas pēces personīgo pieredzi, jo viņas tēvs ir kordiriģents Jānis Zirnis. Šis darbs ir dramaturģis profesionālās doktorantūras noslēguma projekts, kurā viņa pēta tēva un meitas attiecības, izmantojot mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus. Tagad tiks atskaņota Rasas Bugavičutas pēces sarakstītā dziesma Lec, Saulīte, kura tika izpildīta 2019. gada vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā. Dziesma Lec, Saulīte ir emocionāli piesātināts skaņdarbs, kas apvieno latviešu tautas dziesmu tradīcijas ar mūsdienīgu muzikālo izteiksmi. Tās vārdus sarakstījusi dramaturģe Rasa Bugavičuta pēce, bet mūzikas autors ir komponists Raimonds Tiguls. Šī dziesma tika izpildīta 2018. Gada vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā, kļūstot par vienu no emocionālākajiem un atmiņā paliekošākajiem brīžiem šajos svētkos. Rasa, būdama dramaturģe, arī šajā gadījumā strādāja nevis vienkārši kā dzejniece, bet kā stāstniece, dramaturģiskās telpas veidotāja. Viņa spēja domāt par tekstu skatuviski, kolektīvi un emocionāli padara šo darbu īpašu. Viņa saprata, ka šie vārdi skanēs kora tūkstošu mutēs, plašā estrādē, un viņa spēja radīt tekstu, kas rezonē gan intīmi, gan monumentāli. Lec, Saulīte ir kļuvusi par mūsdienu latviešu kultūras simbolu, kas iedvesmo un vieno cilvēkus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.